Sveiciens! Pēdējā laikā pārdomājot ar citiem brāļiem Jēzu Kristu, kuri meklē patiesību, kuri pēta tulkojumus, kur studē Bībeli, kā to Timotejam 2.15 rakstīts, kas negrib kaunēties Dieva priekšā, mēs tā domājam, ja jau Bībelēs ir tik daudz pretrunu un tik daudz dažādu tulkojumu, un ir tas baltais soļkrāsas, kura priekšā visi ticīgie parādīsies un saņems apbalvojumus, tad pēc kura no Dieva vārdiem, saucamajiem pretrunīgajiem, Dievs tiesās mūs? Vai tas būs kāds Aleksandrijas tekstu tulkojuma virziens, vai ESV, vai Karaļa Ēkaba Bībele, 7-kārt attīrītā, kuram būs tā taisnība beigās? Finišu viss parādīs. Šodien jau var izdarīt lēmumus pats cilvēks, to izvēlēties vai to pretruns vai nē, bet finišs jau visu parādīs. Tā kā tā, domāsim par to. Paldies!